Šeit jūs varat redzēt slaveno Noteborn Colorbox. Šī Colorbox kastīte ir aprīkota ar dažādiem krāsu toņiem. Šie toņi jau ir vairāk tādiem tīņu vecuma grupai, kur jūs redzat izaicinājumu, tas, kas tieši vajadzīgs šobrīd jauniešiem, lai viņi varētu sevi realizēt. Vajag iet drošās krāsās, nevajag apstāties tikai pie kaut kāda viena mierīga tonīša. Šīs kombinācijas ir ļoti veiksmīgas. Šī krāsu gamma ir ļoti veiksmīga priekš bērniem. Mierīgi tonīši puikām, meitenēm, varbūt ieteikt tā vecumā līdz kaut kādiem 10, 12 gadiem. Salikumu jūs varat kombinēt pa toņiem, kā jūs arī redzat, šī dūmakaini toņi jau cilvēkiem, kas ir kaut ko dzīvē sasnieguši. Kabinetu aprīkojumus, interjeros ļoti veiksmīgi iedarās. Šīs krāsas ir speciāli kombinētas, lai panāktu maksimāli dziļu to krāsu, toņu, gammu. Mierīga stila interjera piekritējiem, pasteļkrāsas tonīši, viegli paskaņojas ar jūsu interjeru pie dažādām vieglām koka sugām. Toņu gamma, kas pāriet no melnā uz sudrabaino, ir ļoti veiksmīga. It īpaši pievērst uzmanību melniem toniem. Visspēcīgākais spoguļu efekts. Bieži interjeros spoguļu vietā tiek izmantot šis melnais, viņš atspoguļo visus violetus, visu panāk. Pelēkie, dūmakainie, atkal papakštonīši ļoti akcentēs jūsu interjera īpašības. Ja jūs liekat kaut kādas drošas krāsas, jūs mierīgi varat pieskaņot šos tonīšus. Es uzskatu, ka šī kombinācija ir mūžīga, klasiska vērtība. Atgriežoties pie dūmakainiem toņiem, šeit jūs redzat pavisam citu salikumu. Ļoti dominē zaļganais, kas var mierīgi pāriet uz brūno, saskaņoties. Krāsu salikums ir tagad ļoti aktuāls tieši itāļu stilu mēbeli. Un jaunās modas tendences matētās virsmas. Jūs šeit redzat, ka zem dažāda gaismas krituma leņķa šīs virsmas izskatās savādāk. Un tas arī notiks jūsu interjerā. Ja jums būs spēcīgāks apgaismojums, virsmas paliks gaišāks. Ja jums apgaismojums būs tumšāks, virsmas absorbēs šo gaismu. Kas ir ļoti svarīgi, ķīmiski apstrādāta virsma ļoti viegli kopjas, nepaliek pirkstu nospieduma.